Tiek apgalvots, ka Kremlis vēlas mobilizēt 500 000 karavīru uz Ukrainu, lai kompensētu Krievijas līdzinējo progresa trūkumu šajā kalendārajā gadā. Pašsaprotami, ka tas Putina kungam būtu milzīgs politisks risks. Viņš no šīs politikas ir atkāpies jau gandrīz 4 gadus, jo iepriekšējā reizē, kad viņš to mēģināja, tā bija ārkārtīgi nepopulāra. Taču šodien mums jāizpēta smalks politisks risks, par kuru neviens nerunā. Kas notiek ar to cilvēku labklājību, kuri paliek mājās? Acīm redzot, ik viens, kurš tiek nosūtīts uz Ukrainu, būs nikns. Līdz tam brīdim valstī būs daudz iekšēju satricinājumu, jo vidusmēra Aleksandri mēģinās izdomāt visdažādākos veidus, kā izvairīties no dienesta. Nosūtīto draugi un ģimenes locekļi arī būs dusmīgi, un viņu bažas saglabāsies līdz pat ļoti īpašās militārās operācijas beigām. Tomēr pieņemot, ka Kremlis politiski izdzīvo mobilizācijas procesu, galvenā politiskā problēma atkal būs tā, kā Krievijas 75 miljoni strādājošo jūtas par vispārējo kara situāciju. Līdz šim karš viņiem ir bijis ieguvums. Krievijas aizsardzības ministrija ir radījusi mākslīgu pieprasījuma pieaugumu pēc darba spēka gan brīvprātīgo līgumu veidā karavīriem, gan rūpnīcu strādniekiem, kuri atbalsta militāro ražošanu. Neskatoties uz nestabilo rubli un straujo inflāciju, vidējā Krievā reālās algas ir pieaugušas. Lai apkopotu karu vienā teikumā, mēs esam redzējuši milzīgu naudas pārdali no Krievijas oligarhiem uz Krievijas strādnieku šķiru, lai īstenotu Kremļa iedomības projektu. Tādējādi, ja mobilizācija turpinās palīdzēt Krievijas strādnieku šķirai, tad Kremlim ir arī savs ieguvums. Ja drošības aparāts spēs pārvarēt sākotnējās mobilizācijas grūtības, tad patiesi neapmierinātie cilvēki atradīsies frontes līnijās, pārāk tālu, lai apdraudētu Maskavu. Ja nē, tad mobilizācija ir dubults trieciens. Pat ja jūs kaut kā spējat piespiest 500 000 vīriešu doties uz Ukrainu, jums joprojām nāksies tikt galā ar darba spēku, kas arī vēršas pret jums. Tātad neņemsim vērā tos, kuri tiek nosūtīti uz Ukrainu un kuri acīm redzami šīs politikas dēļ ir sliktākā situācijā. Ignorēsim arī tos, kuri izvairās no iesaukuma, pametot valsti un dodoties uz Turciju vai citurieni. Lai gan viņi būs veiksmīgi izvairījušies no gaļas mašīnas, arī viņa situācija būs sliktāka nekā līdzšinējā stāvoklī. Pretējā gadījumā viņi jau būtu pametuši Krieviju. Tā vietā mūsu vienīgā interese būs par tiem, kas palikuši un joprojām ierodas uz savām maiņām. Un paciešaties ar mani vēl brīdi, jo mūsu sākotnējie iespaidi būs maldinoši, līdz pat tām, ka jums būs interesanta blakus spēle, atrast slēpto pieņēmumu, kas uztur visu teoriju. Patiesībā šis stāsts joprojām nesaņem tik lielu uzmanību, cik tas būtu pelnījis, ņemot vērā, cik ļoti tas noteiks kara nākotni. Kad pēdējo reizi pie šīs tēmas apstājāmies, tā patiešām sasniedza tikai specializētus medijus. Kopš tā laika tas ir paplašinājies un ieguvis nedaudz plašāku atspoguļojumu, taču mēs vēl neesam redzējuši, ka tas izplatītos līdz galvenajiem medijiem, kas ļautu šīm sekām saņemt pienācīgu sabiedrības izvērtējumu. Es par šo trūkumu zinu pateicoties šodienas video atgriežamajam sponsoram – Ground News. Man joprojām patīk saņemt savu ikdienas ziņu kopsavilkumu katru dienu, lai pārliecinātos, ka neko nepalaidu garām. Piemēram, ASV valsts departamenta izmantoto briesmīgo ar mākslīgo intelektu ģenerēto karti. Ak vai, šim joprojām tiek pievērsta lielāka uzmanība nekā mobilizācijas stāstam. Un tomēr es personīgi vienmēr esmu gaidījis iespēju apmeklēt sauszemes ieskauto Kotdivuāru. Tikmēr, apmeklējot ground.news/lines on maps, vai noskanējot QR kodu uz jūsu ekrāna, jūs varat iegūt lielisku 40% atlaide Vantage plānam, kas sniedz piekļuvi visam, ko esat šeit redzējuši, un vēl vairāk. Tāpēc vēlreiz paldies Ground News par šodienas video atbalstīšanu. Labi, ķersimies pie finanšu jautājuma. Mūsu pamatprognoze, uzsveru pamatprognoze, attiecībā uz Krievijas strādnieku ir tāda, ka viņam pēc mobilizācijas klāsies labāk. Iemesls ir vienkārša piedāvājuma un pieprasījuma ekonomika. Ir mazāk cilvēku, kas var veikt to pašu darbu apjomu kā iepriekš. Lai darba devēji aizpildītu vakances un neļautu saviem pašreizējiem darbiniekiem aiziet pie konkurentiem, viņiem ir jāpalielina algas. Tik vienkārši. Jūs iespējams jau esat pazīstami ar šo stāstu no Otrā pasaules kara, kad daudzi amerikāņi devās pāri Klusajam un Atlantijas okeānam, un pēkšņi tiem, kas palika mājās, algas strauji pieauga.
Vai arī jūs varat doties vēl tālāk pagātnē, līdz melnajai nāvei, kad mira vēl vairāk cilvēku, un darba spēks izmantoja šo trūkumu, lai izspiestu no saviem darba devējiem algu paaugstinājumu. Kas attiecas uz šo algu pieauguma apmēru, mums jāpaļaujas uz to, ko vislabāk varētu raksturot kā pamatotu minējumu. Mēs varam sākt padomājot nedaudz vairāk par to, kas tieši šeit mainās. Tā nav tikai 500 000 vīriešu došanās uz Ukrainu. Mums arī jāņem vērā, ka vēl daļa darba spēka pamet valsti, lai izvairītos no dienesta. Pēdējo reizi, kad tas notika, kad Krievija mobilizēja tikai 300 000 vīriešu, aptuveni vēl 300 000 līdz 700 000 cilvēku pameta valsti. Pašreizējai situācijai pieņemsim, ka tie ir 500 000. Tās izmanto mobilizācijas skaitu arī kā aplēses zemāko robežu, kas kompensē to, cik daudzi, kuri šodien plānotu aizbraukt, jau ir aizbraukuši 2022. gadā. Nerunājot nemaz par to, ka šie mobilizētie karavīri ir jāapģērbj, jāaprīko un jāapbruņo. Mēs varētu sagaidīt, ka militārā ražošana paplašināsies līdz aptuveni pusei no mobilizēto skaita, lai sektu šīs vajadzības, lai gan mēs drīz atgriezīsimies pie jautājuma par to, cik tas ir reāli. Apkopojot, mēs iegūstam 1,25 miljonu lielu iztrūkumu darba tirgu, salīdzinot ar kopējo aptuveni 75 miljonu lielo darba tirgu. Parastos apstākļos 1% izmaiņas darba pieprasījumā attiecībā pret piedāvājumu izraisa aptuveni 0,3 līdz 0,4% algu pieaugumu. Iztrūkums 1,25 miljonu apmērā pret kopējo 75 miljonu darba spēku ir 1,67% izmaiņas. Tātad tas rada kopējo algu pieaugumu no 0,5% līdz 0,67%. Tomēr liela daļa no šī pieauguma būtu īslaicīga, jo ilgtermiņā darba devēji samazina aprīkojuma apjomus, lai pielāgotos jaunajam status quo, un ekonomika kopumā sarūk. No otras puses, Krievija šobrīd nav normāla valsts. Mēs runājam par 1,67% izmaiņām laikā, kad bezdarbs ir nedaudz virs 2%. Un algu pieaugums palielinās eksponenciāli, tuvojoties pilnai nodarbinātībai. Nebūtu neprātīgi domāt, ka algas pieaugs 4 reizes ātrāk nekā parasti, kas atbilst 2% līdz 2,67% pieaugumam. Un nebūtu pārsteidzoši pēc 6 mēnešiem uzzināt, ka tas bija vēl vairāk. Ko mums no tā secināt būtībā? Izmantojot aplēses zemāko robežu, 2% pieaugums ir tāda lieta, ko darbinieki pamanīs, pat ja tas viņus nepārvērtīs par Kremļa lojālistiem. Viena lieta, kas jāņem vērā, ir tā, ka Krievijas darba spēks ir koncentrēts ienākumu spektra zemākajā galā. Cilvēks, kurš Amerikas Savienotajās valstīs pelna $50 000, varbūt īpaši neizjutīs papildus $1000 ienākumus. Jā, varētu būt patīkami nomaksāt kādu parādu vai papildināt pensijas kontu. Tas visticamāk nebūs izšķirošs vai būtisks pavērsiens. Bet ja jūs esat krievs un pelnāt 5000 rubļu gadā, pat tie papildus 100 var būt izšķiroši. Vai nu visi ģimenē pāēd, vai kāds paliek izsalcis. Tāpēc es raksturotu tos, kas paliek mājās, kā apmierinātus ar šo situācijas daļu, ņemot vērā zemāko aplēses robežu. Lietas kļūst interesantākas, ja mēs šeit būtiski nenovērtējam ietekmi. Reālās algas kopš kara sākuma ir pieaugušas par gandrīz 5% gadā. Tomēr ir grūti noteikt, kāda daļa no šīs ietekmes ir saistīta ar darba spēka piedāvājuma samazināšanos un tagad jau iebūvēto pieprasījuma šoku kara ekonomikas dēļ, kā arī ar ilgstošajām sekām pēc pandēmijas beigām. Ja faktiskās izmaiņas 2026. gadā būs divreiz lielākas, proti 10%, tad mājās sāks parādīties ļoti apmierināti cilvēki. Tagad, ja jūs strādājat Kremlī, viss, ko līdz šim esat dzirdējis, varētu jūs diezgan iepriecināt. Jūs varat samaksāt vienu cenu, un tad varat gan vilku paēdināt, gan kazu dzīvu atstāt. Tas ir, ja jūs spējat izdzīvot sākotnējās mobilizācijas politiskajos satricinājumos, jūs iegūstat piespiešanas spēju kaujas laukā pret Ukrainu. Turklāt jums mājās ir 2 ļoti apmierināti strādnieki. Bet tagad ir pienācis laiks sabojāt prieku. Atcerieties, kā es teicu, ka visam, ko es iepriekš teicu, bija slēpts pieņēmums? Vai jūs to pamanījāt? 3 lietas līdz šim ir veicinājušas Krievijas strādnieku algu pieaugumu. Pirmkārt, darba spēka samazināšanās, jo daudzi ir nosūtīti uz Ukrainu. Otrakārt,
Pieaug pieprasījums pēc darba spēka ar karu saistītajos darbos valstī. Un treškārt, aizsardzības ministrijas līgumi, kas bija nepieciešami, lai uzturētu pirmo daļu. Bet padomājiet, kas notiks, ja Kremlis nolems veikt mobilizāciju. Visa jēga piespiest 500 000 karavīru doties uz Ukrainu ir tāda, lai Kremlim nebūtu jāmaksā viņiem tirgus algas. Ņemot to vērā, varētu sagaidīt, ka Kremlis atteiksies no līgumu piedāvājumiem, tiklīdz tiks parakstīti mobilizācijas rīkojumi. Vai arī tie samazināsies līdz tik mazai summai, ka šajā vienādojumā vairs nebūs nozīmīgi. Būtībā pats minimums, lai piesaistītu visideoloģiskāk noskaņotos Krievijas pilsoņus. Jebkurā gadījumā ir grūti iedomāties, ka tās pašas algu spiediena problēmas saglabāsies arī jaunajā izvietošanas schēmā. Pašlaik Krievija noslēdz līgumus ar aptuveni 30 000 karavīru mēnesī, jeb 360 000 gadā. Tas rada milzīgu spiedienu uz visiem pārējiem darba devējiem valstī celt algas. Un ņemiet vērā arī to, ka šīs algas ar laiku ir turpinājušas pieaugt aizsardzības ministrijas līgumos. Citiem vārdiem sakot, pēc 2 mēnešiem ir iespējams, ka visienesīgākā alternatīvā darba iespēja Krievijas strādniekiem pazudīs vienā naktī, un šī daļa no algu spiediena samazināsies līdz 2022. gada vasaras līmenim. Un mums tagad jāvērtē, vai mazākais strādnieku piedāvājums civilajiem darbiem atsver aizsardzības ministrijas līgumu izzušanas efektu. Diemžēl uz šo jautājumu es nevaru sniegt skaidru atbildi. Tas noteikti nav tas, ko Krievijas ekonomisti vēlētos mēģināt novērtēt, izmantojot privātus datus. Un šajā kontekstā pareizas atbildes iegūšana ir ārkārtīgi svarīga. Tas var būt izšķiroši, vai mobilizācijas politikā Putina kungam nesīs kādu pozitīvu aspektu, vai arī tā būs dubulta katastrofa. Iedomājieties tikai, kā Kremlis cenšas tikt galā ar sabiedrības pretestību karavīru nosūtīšanai uz turieni, un tūlīt pēc tam Krievijas strādnieki pēkšņi kļūst jūtami nabadzīgāki. Viena lieta, ko virspusēji kara vērotāji nesaprot, ir tā, ka Kremlis politiski ir uzturējis karu daļēji tāpēc, ka vidusmēra krievs no tā ir guvis labumu. Atkal tas ir liela naudas pārdale no Krievijas oligarhiem uz Krievijas strādnieku šķiru, lai atbalstītu Kremļa prestiža projektu. Tas būtu diezgan drosmīgs politisks solis, izraut viņiem pamatu zem kājām, tieši tāpat kā Ukraina tagad sagādā lielas galvas sāpes Krievijas degvielas piegādes un e-komercijas nozarei. Vēl viens aspekts, ko šeit jāpiemin, ir tas, ka daļa no algu uzturēšanas pamata ir tas, ka mobilizētajiem karavīriem būs nepieciešams aprīkojums. Tādējādi papildus pieprasījums pēc darba vietām valstī varētu kompensēt aizsardzības ministrijas līgumu izzušanu. Vai tas notiks, ir atkarīgs no Krievijas kapitāla pieejamības. Jūs nevarat saražot vairāk aprīkojuma bez attiecīgajām iekārtām. Ja vienīgās iekārtas, kas jums būs, jau atrodas turpat, tad gala rezultātā jūs iegūsiet to pašu saražotā aprīkojuma apjomu, tikai tas būs sadalīts starp daudz vairāk cilvēkiem. Un, ja esošajās rūpnīcās ir tikai nelielas iespējas paplašināties, tad arī lielākā daļa ieguvumu nonāks pie esošajiem darbiniekiem, kuri strādās virsstundas, nevis tiks izplatīti plašākam darba tirgum. Gala rezultāts šeit ir tāds, ka vidusmēra krievs joprojām būs labākā situācijā, salīdzinot ar alternatīvo scenāriju, kurā vispār nebūtu bijis kara. Bet tas jau ir ierēķināts tajā, kā Krievijas pilsoņi jūtas par karu. Un tas, kas notiks, pieņemot, ka līgumu izzušanas efekts dominē, ir tas, ka vesela kaudze strādnieku pēkšņi jutīsies nabadzīgāki. Un man vajadzētu noslēgt, norādot, ka nekas no tā neņem vērā nejaušos efektus, kas rodas mobilizējot, nevis izmantojot ekonomiski efektīvo līguma sistēmu. Daži darbi ir papildinoši. Tas nozīmē, ka mana klātbūtne palielina tavu produktivitātes pieaugumu, un otrādi. Piemēram, ja es esmu eksperts krīzes sarunu teorijā, bet tu pārzini šo tēmu un esi arī video producēšanas eksperts, tad mēs abi viens otru papildinām un uzlabojam gala video izstrādi. Problēma rodas tad, kad mobilizācija nejauši nosūta tevi uz frontes līniju. Es pelnu mazāk, jo darba spēks ir samazinājies. Iemesls, kāpēc tas nenotiek brīvprātīgu līgumu sistēmā, ir tas, ka indivīdi ar papildinošām spējām saņem algu piemaksas no saviem darba devējiem, tieši tāpēc, ka attiecīgais biznesa virziens ir kā kāšu namiņš. Mūsu darba devējam patiešām ir jānotur mūs abus šeit, lai saglabātu šo izdevīgo situāciju. Un veids, kā darba devēji to panāk, ir maksājot mums vairāk.
Neatkarīgi no tā, kā izvērtīsies cīņa starp mazāku Krievu skaitu darba tirgū un trūkstošajiem aizsardzības ministrijas līgumiem, tam noteikti būs negatīva ietekme uz algām. Atkal, kā tas viss izvērtīsies Krievijai, mums no malas ir grūti paredzēt. Patiesībā to ir grūti paredzēt pat tad, ja esi sistēmas iekšienē. Tāpēc, ja Kremlis patiešām īstenos savus it kā plānotos mobilizācijas pasākumus septembrī, mēs redzēsim vislielāko iekšpolitisko spriedzi Krievijā kopš 2022. gada rudens. Vēlreiz paldies Ground News par šodienas video sponsorēšanu. Apmeklējiet ground.news/linesonmaps vai noskanējiet QR kodu uz ekrāna, lai saņemtu lielisku 40% atlaidi Vantage plānam. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties un abonējiet, un tiksimies rīt. Uz redzēšanos!